likumprojekts nav tikai par kaut kādam neatgriezeniskam darbībam. Tas ir plašāk. Un es tiešām lasot normas redzu, ka cilvēki nesaprot, kādas attiecības ir starp krimināla likumu un medicīnas jomu. Mūsu krimināla likuma ir vairāki panti, kas saistīti ar ārstniecību un medicīnu. Un, piemēram, ja notiek neatļauta ārstniecība, tas ir aizliegts ar speciālām normām, vainīgo saucam pie atbildības. Tāpat, ja ārstniecības persona dara kaut ko nepareizi, nodara kaitējumu, mēs saucam pie atbildības. Ja ir pārkāpti, piemēram, transplantācijas noteikumi, mēs saucam pie atbildības. Ja nav ievērots aborta izdarīšanas kārtība, pārkāptas normas, saucam pie atbildības. Kas ir kopīgs visiem tiem piemēriem, ko es minēju? Ir ārsti, kas savā starpā noskaidroja, ko drīkst darīt, kā ir jādara, kā ir jāstrādā. Un krimināla likumā mēs nerakstam, kādas manipulācijas ir atļautas, kādas ir aizliegtas. Par to atbildīgi citu profesiju pārstāvji. Viņi lemj, un krimināla likums nodrošina aizsardzību. Ja kāds nepilda speciālas prasības, pārkāpj, mēs viņu saucam pie atbildības. Jūs tagad piedāvājat tā vieta, lai diskutētu par jautājumu eksperta vidū, prokuroriem, policistiem un Saeimas deputātiem izlemt, kādas medicīniskas manipulācijas ir pareizas, kādas ir nepareizas. Šis likuma projekts tika noraidīts pirms pusotra gadā. Bija tāds piedāvājums, Saeima neatbalstīja. Tagad ir otrais mēģinājums. Runāt par jautājuma būtību. Es pilnīgi piekrītu. Šeit mums viedokļi sakrīt, ka promotēt, piemēram, tādas darbības, aicināt bērnus mainīt dzimumu nav labi un pareizi. Bet man bija laiks un iespēja ieskatīties arī publikācijas, un ko es redzu? Ir bērni, kuriem ir mentāla rakstura problēmas. Vienkāršiem vārdiem sakot, ir bērni, kuri viņi citādāk sevi identificē. Un vairāki no viņiem ir gatavi šķirties no savas dzīvības, izdarīt pašnāvību. Un es skatos pētījums 20. gadā. Izmantojot hormonālu terapiju, samazinājas pašnāvības risks. Tālāk, 22. gada pētījums Tordov, arī tāds pats rezultāts. 23. Allen un Neim pētījums. Ir pētījumi, kas rāda, ka nedrīkst šajos jautājumus pienākt tā kategoriski, ka nekādu hormonus nedrīkst dot, jo tas ir ārprāts. Jautājums, mēs runājam par to, ka ir bērni ar problēmām. Tad ļausim ārstiem pirmkārt izstrādāt kārtību, kā strādāt ar šiem jautājumiem. Un lai viņi raksta savos noteikumus, ko attiecību uz bērniem konsīlija lemj, pārbauda, analizē un pēc tam rīkojas tādu un tādā veidā. Un tad mēs krimināla likuma ierakstīsim, ja šāda kārtība nav ievērota, par to būs atbildība. Bet nerakstīsim krimināla likuma, ka šīs zāles drīkst dot, šīs nedrīkst. Jums ir prāts. Ieslēdziet to.